Paņemiet visas savas turziņas, maisiņus, jā, lai tur iekšā ir pusotras litras ūdens, lai tur iekšā ir kaut kādas jums uzkodiņas. Ja mums šodien izveidosies apusēja sadarbība, jā, tad tā būs panākuma atslēga šim pasākumam, ko jūs atcerēsieties gadiem ilgi pēc tam. Man prieks, ka mēs esam visi šeit sanākuši, un īstenībā tā ideja bija Elvīrai, jo es parasti savu dzimšanas dienas nesvinu, nu tā kā baigi, un tad viņa teica, izdomājiet kaut ko interesantu, tādu piedzīvojumu, un mēs arī pēdējā laikā kādreiz kādu runā sastapēju, Džekiem, jau tu varētu satikties, pasēdēt un tā tālāk, bet nekad nesanāk laiks tā kā savākties. Es domāju, ka šis varētu būt labs iemesls, tā kā visus pasaukt un tā kā pavilkt, atnāk, visus satikties un plus vēl savstarpēji iepazīties, tā kā forši cilvēki, kur visādas kompānijas, kas viens otru nezina, un tā kā es ceru, ka arī no tā pasākuma būs gan tāds interesants piedzīvojums, tāds saliedēšanās savstarpēji un arī kaut kāda kontakta izveidosies. Man liekas, visi ir tādi interesanti, forši cilvēki, un es domāju, ka būs forši. Jūsu uzdevums ir, pēc manas komandas hop, jūsu uzdevums ir noķert blakus ar cilvēku īkšķi. Hop! Hop! Jūs divi kopā. Es sapratu, ka kameru paņēma. Ir bijis labāk. Ļoti labi. Defenderam ir ekskluzīvās vietas augšstāvā. Jā. Tās ir visdārgākās vietas. Tur var 6 cilvēki sēdēt. Traki, jā, man lokas būs vaļā, jūs nevis dāvēt stop un tad apstāt. Cilvēki esam radīti priekš nešanas. Iet lielas distances un nest lielu svaru. Mēs esam nesuši, kā vīrieši, mēs esam nesuši medījumu. Edgar, šī ir tāda īpaši 13 kg smaga soma, jā, kur tev būs vispārgājiena laikā jānes. Jā. Tā ir priekš tavas stulbās veselības, jā, kā parasti saka. Jā. Tev tas ir jādara. Tā kā, lūdzu, ņem šito te lietu. Damn! Ir ko nest. Būs ko nest. Lielākais. Mēs kaut vienreiz izdomājām, ka būtu baigi jautri vienu māju ar aronijām apšaudīt. Nu tā kā trubiņas tās. Mums apkārt mājai karši gājis, un man tēvam bija niķis, ka viņš atrada mežā visādus spridzekļus, visādus sūdus un nesa mājās garāžā glabā. Paņēmu to vadu ar to stieni, pieliku klāt un bija nereāls blieziens. Un izrādās, tas bija detonators, ko liek spridzekļos iekšā. Daudziem cilvēkiem jaunus, bet kā, mēs taču esam 3 komandas un mums ir 4 kastes. Nu kā, lai mēs to 4. kasti panesam, jā? Necenšamies meklēt loģiku. Jūs esat visi kā komanda kopā, jums uz visiem ir 4 kastes. 4 kastes arī ir jānes. Tā, taist vaļā.
katrs no jūsu komandas drīkst aizskriet paskatīties tikai vienu reizi. Kā stratēģija, kur mēs nekļūdīsimies, tad katrs paiet pa 2 rindām, uzbūvē, un pēdējie 2, kur ir ar labām atmiņām, jums ir jāatprot tāds, kuram ir huijēna labā atmiņa. Nu tā viņš tur būvējās, ir iest pāri malām. Zaļais nebija šitien. Nebija šitā te. Atceros, ka bija zaļais kā plaks. Un laiks! Laiks! Rokas nost! Rokas nost! Tātad šai komandai novērtēsim. Redzi? Šitas te. Es teicu. Jā, nu, tuvu. Šāda veida uzdevumus piekop dažādās apmācībās, ir īpaši tur, kur ir iesaistīts, piemēram, glābšanas dienesti, ja, augsta stresa apstākļos, jāmēģina atcerēties tās zināšanas. Pie trešā jau mainījās pilnīgi visu tā uzbūvi, pēc visu sabrūk. Kā mēs labi, ka nagi nogriezt. Laiks aizgāja, ja? 8 minūtes, ejam tālāk uz priekšu pa šo te taku. Oi, traki. Bišķiņ jau likās tā kā, ka tā ir kāja, bet nu, beigās jau kaut kā. Jā, un šī ir Klēpens sala. Šajā reizē jūsu uzdevums būs iekurināt uguni, kur izmantojot tikai vienīgi dabas resursus. Viens variants ir viņu veidot, piemēram, no vecām mizām. Ja. Viss, kas ir tāds elastīgs, ja, tas arī ir mitrs. Ja. Jūs gribat, lai tie zariņi ir tā kā kraukšķīgi. Ja. Iesiet kaut ko redzēsiet, tas ir milzīgs pamats. Čotka, materiāls gatavs. Šis ir krama akmens un šis ir metāls. Ja? Un kad jūs ar šo te metālu to noberžat krama tādu daļu nost, tad šķēpelis, tad rodās dzirkstelis. Ja? Ja jums ir bērs tās, var pamēģināt bērs tās. Ja nav, tad jūs arī varēsiet paņemt to vatu. Es lēnām bišķiņ nomizoju to krāma akmeni, lai man tā dzirksteli būtu jaudīgāk. Es viņu iemizoju tur iekšā. Hop! Aiziet! Bez pieredzes nekā. Ļoti vienkārši. Baigi ātri aizizrunāja. 3, 4. Atnākuši līdz dienas labākajai daļai pusdienām. Simona mums ir palīdzējusi uzservēt jums gardas pusdienas, lai stiprinātu jūsu ķermeni un jūsu kalorijas. Laba, īpaši pēc pārgājiena. Tas var būt labāk.
Kuru? Kurš uzvarēs? Kurš vairāk reizes noliks otru zemē? Kas te notiek? Kas jādara būs? Kas jādara? Jāpapeld. Jāpapeld bišķi. Ja? Šis bija labs. Siltumiņš. Sadalieties lūdzu pa pāriem ar kādu cilvēku, ar kur jūs no šiem visiem cilvēkiem vismazāk pazīstami. Andris, mēs esam tikušies. Jā, Andris, mēs esam tikušies. Viens no pāra liks Mickey Mouse masku virsū, ja, un viņš neko neredzēs, pilnīgi tums tur būs. Savukārt otrs no pāra uzņemsies to mamītes lomu un vedīs tālāk pārgājiena maršrutā šo pelēnu un gādās par viņa veselību un drošību. Ko nedrīkst darīt? Dievam. Savam masku otram nebūs smuka. Stop, iestāj, tagad lietas kāja pārstāv. Vēl. Ir. Pāri labo? Jā. Tagad būs tāds bišķi uz leju. Viss bija pavisam savādāk nekā plānots, vismaz man personīgi. Tas tāds salīdzinājums apmēram varētu būt tā, ka tu plāno doties uz kaut kādu kartupeļu talku, kur tu normāli patusēs, un viss satiksi radiniekus un teiksim tā, atpūtīsies forši, bet tu tā izpumpējies tajā talkā, ka uz to otro daļu tu skaties tā, ok. Bet, jā, kopumā forši cilvēki, forši pavadīts laiks, jaunas emocijas un... Vēl bišķi sprīkš. Jūs. 90 labi. Tas pārsteigums, man likās, ka būs tiešām tāds parasts pārgājiens, bet šis nebija parasts pārgājiens. Ļoti labi. Jā, tagad ir. Pievies cauri. Gājiens bija baigi apskālēs. Izaicinājums bija līdz iekšā tajā gaujā. Tas bija tāds, ar pārkāpšanu savām robežām pāri, un tas bija tāds, neko, ģērb nos biks, ģērb nos lien iekšā kapitāli, ja. Nebija domājis, ka ugunskurus tā tik švak kurināšu, bet beigās izdeva kapitāli, un brauciens beigās ar džipu uz jumtu, tas man jau te džipu patīk, un pasākums kopumā man ļoti patikās. Tā kā super. Plikas kājas pa sniegu. Tas bija riktīgi labais. Sākumā bija vienkārši tāds mazliet šoks, bet bija paciešami un pēc tam bija ļoti forši uzvilkt apuls un pēc tam tā sajūta tāda rodziņa. Patika noteikti pārbaudījumi, kur bija ar visu tā iešana pa jau kājām, nopeldēšanās. Tā bez tādas beigās aizturas, tas viss notikās. Iesaku, vāciet kompāniju, biežāk kaut ko tādu dabā, un es domāju, ka ļoti labs atpūtas veids. Pret! Spēks! Pret! Spēks! Pret! Spēks!